Tad maijs, izvēlēs šodienas datumu, un tev noteikti izteikšu spīkers. Eiropa vilcieni, tas viss ārzemes. Es parasti arī saglabāju viņas, kā viņas tur ir. Tad pārsvarā ir ārzemes viss un intervijas. Tad es paņēmu savu uzstājas piezīmes, tā lai man pašam vieglāk ir. Un tā. Šeit mums ir jāiet uz redaktoru. Tev iedos arī piekļuvi ar savu e-pastu. Un tur būs jāizveido Googles šitas te autentikācija, kur viņš visu laiku mainās. Tad ir programmas plāns ar šodienas šito te. 21. Tā, šitas būs tā kā parastais rādījums, tad ir ar surdo jāizgriež arī, un šita ten ir pēc sižetiem. Viņš būs ar Z26, šodienas datums, un beigās ar TVT. Tā. Tas ir. Šeit tu redzēsi viss, kas ir ienācis. Vantage'ā rādīs viss, kas ir aktīvie tev uz dotam momentu. Un tas ir tie, ko tu šeit ievelc iekšā. Tad viņi tur parādīsies. Šodien. Tā. Un tev vēl ir jāizgriež arī šitie titulbildes. Visam, kad tu izgriezi. To mēs darām ar, es daru vismaz ar izgriešanas rīku, un tā bildes paši tu šeit var atrast. Bet man te vajag no kurienes tas būs outputs, portāls, vods. Tu no šejienes griezīs visu ārā. Kas ir izgriezts, tur updatosies, kā viņš sāks nākt jauns. Tas tā vajadzētu būt, ja ir pareizi uzlikts viss. Jā, diezgan fajn. Tā, tas sākam. Sākumā to šmatu pieliekam, tu jau bija ielicis, bet viņš tur kaut uzskārās atkal. Glinās man nodīs. Pirmais, kas ir. Trešdienā. Mēs pieņemsim vietu. Tā.
metam šodien šeit. Tikai ir ārzemes viens. Tas ir Krievija. Bez atstarpēm es atdalu ar lielo burtu. Tad ir sporta dienas, mēs šeit uzspiežam zem sākuma un izgriežam pirmo bloku. Viņš pārslēdz tā kā uz otru dataru, tad divas reizes uzspiežot kontroli. Savējo kā LTV3 mēs saglabājam viņu kā portāls. Šis ir sižets. Paldies. Ziņas. Вода. Pirmā vārtē vienmēr ir pat šī gabaliņa.
Tad mēs aiziesim uz tītri lapiņu. Tur mēs varam redzēt, kur jau bija stresdiņi mums, un tad Uldis bijis tas sižets un Šuvājevs šitas ir. Un bez garumzīmē, tu zini šitā Šuvājevs. Rakstam saglabājam, metam iekšā šeit. Šitien redzēt, kur viņi jau liekās virsā procentuāls. Tur redzēs to. Bet tas viss tagad jau liekās uz viņu? Jā, tas tajā, viņš tā kā liekās tagad šeit virsā. Tie jau ir kaut kādi tuši. Tie, kur. Sportā, atkal tieši tas pats variants, šo 2, 3, tā, tas jau ir iekrīts, kur ir jau Uldis mums, tad kur 25 000, kuriem beigās to parasti izvēlamies priekš bildes kvalitātes un izvēlamies, kādu mēs te gribam. Ja viņš normāls drēbā, bet laik būt. Nesīt. Tad varam sniegt to jaunas. Iezīmējam, ko mums tur vajag. Saglabājam šeit. Tā mums vajag bildi šeit. Saglabāt. Tad ir. Problēma tāda, ka tu varētu tur jau atstāt, bet lielākā daļa viņš automātiski paņem studijas daļu. Viņš tā kā nav nokalibrēts normāli tādā ziņā. Tā, Krievi elektrums. Mākslā Tas bildes priekš portāla, ja, kā ikona, ķip ikoniņas, ja? Bet, kāpēc tu viņus griez? Es tā tikko tā stāstīju, tāpēc, ka pārsvarā viņi ielieks, tur ir redzams studijas daļa. Es to līdz parādīšu tā. Nē, tas kādi, jo viņš automātiski izvēlas tas studijas daļu. No, jā. Un tev vienkārši jānomaina uz labvēlīgākas studijas daļu. Uz redaktoru, refrešojam. Mēs tam tur zīmolītus, slikšņam attēli, stresdiņa, šitiem, jā, horizontālais attēls, saglabāt. Un šeit ir pievienot rakstu. Tad mēs spiežam to. Šeit mēs tā ejam uz titriem. Mums tad ir stresdiņa. Mums vienmēr katrai ir tituls. Tad būs intervija ar Latvijas paziņu redaktoru. Tā,
Korespondents arī. Korespondenti. Illustratīvi. Šeit mēs raidījums iezīmējam rīta panorāmu. Un tad mēs dodamies uz intervijas anotācijā. Atrodāt runieri. Šeit nemaz nav. Interesanti. Tev interesanti, man tā vispār katastrofiko. Es nezinu, viens kaut kā iespējams ir šeit. Saglabāt. Notikumēs. Jā, regi viņi ir. Notikumēs. Tad paņemam šo te daļu. Tie jautājumi, viņi sakas, ka šitā ir tā anotācija viņiem. Iekapējam šeit. Saglabāt. Tā. Jautrākais tev sāksies. Tad tas vēl nebija. Nē. Šeit tas pats Krievijas likums. Kas jau rakstā? Saglabāt. Rakstu. Liekam. Šeit savā ziņā vieglāk. Krievijas likumi, kur ir. Iekapējam viss, kas ir šeit. Rīta panorāma, bet mums jāatceras ārzemju ziņām, mums ir dzēšanas datums jāuzliek. Uzliekam šodien datumu, bet 5 gadi, tas nozīmē 31. gads. Un saglabājam. Šitā nianses gan ir jāatceras ārzemju ziņām. Ja viņš nav, viņš redzējuši, var teikt, mūžīgs paliek. Jā, viņš mūžīgs ir, jā. Tad mums var būt sūdi. Sūdi naudas vai kaut kas tāds jāmaksā ir. Mākslas vārds un mums... Kurš jābūt šodien? Vēl beigsim. Dzēšanas datums 31. gads. Studijas daļa vienkārši atrada moldā sižetu, ka viņš ir iekopājiem tekstus. Viņš jau pats sagatavojas viņus. Nu jā, zinu. Ok, tu filmē. Tad mēs izvēlamies mapīti ar mēnesi. Šodien ir mājas. Šeit nekā nav. Kāpēc? Labi. Tā ir, kur aizgāja. Un izvēlamies datumus šodienas. Tad ir rīta panorāmas mapīti. Un šeit ir viss ārzemziņas, anotācija, titri un sižeti, kurus mēs atveram. Un pēc tam, kad ir... Un tur vaļāņas visu laiku ir vērtības tam. Es personīgi to daru tā, lai es redzu, kas man ir izdarīts un kas nav. Ko es esmu palaidis vai neesmu. Tas ir man personīgais. To var laika gaitā darīt, arī atvērt un tā tālāk. Tā, lai tur nav muģekls, jo tur redzēju, kāds muģekls man ir pa lielam. Tas būtu viens. Šeit tad ir... outputs. Outputā mēs meklēsim portāls un vots. Te mums ir viss izgrieztais jau. Tur mēs atvērsim failu un izgriezīsim titulu bildi. Tad mums ir šis brīnums, vieninieks. Tas ir Aktusam izgrieztais materiāls, jeb rītpanorāmas surdo un parastais rītpanorāmas raidījums.
kur mēs viņu pēc tam ieliekam būs šeit inputs, uzspiežam uz input, tad ir portāls, un tieši tāpatās Reivod 1080. Paņemsim pirmo, nokopēsim surdo, tā kā copy, iesim šeit un paste, pastu, iekopēsim Ctrl-V iekšā. Tas ir principā tas, ko tu izdari, paņemot šo failu un ievelkot šeit. Tu viņu redzi? Šajā vietā. Tas būs tas pats princips, vienīgi tas, ka viņš tagad ir nobrucis, kopš reinstalēja jauno Windows. Atgriežoties pie bildēm, ir šeit aplikācijā izgriešanas rīks, parastais, kas ir, tad ir jānospiež jauns, izgriez to, ko tev jāizgriež ir, pie kur viņš ir, un tad ir saglabāt. Saglabāt kā? Te ir mapīta bildes. Bild. Tur mēs iezīmējam un saglabājam tests, piemēram, saglabājam. Tā dzīvē viņš būs, tad, kad beidz darbu, pa lielam viņš ir šeit. Un pēc darba vienkārši dienas beigās izdzēs viņu ārā, jo, rītdien jauna būs, un tā, lai nejaukt tev rītdienai galvu. Vai arī no rīta var izdarīt. Bet bildes tu taču vēl CPU ir taisījis. Jā. Es vienkārši rādu, kur saglabāt to, un no kurienes izdzēst to momentu. VLC, jā. To mēs no VLC daram. Es vienkārši rādīju tā. Ja tā to gribi, tad rekur maršals 2500 mēs visu laiku ņemam, tad uzspiežam tā, atrodam kadru, uz šo izmantojam jauns, iezīmējam un saglabājam šeit. Tādā veidā. Jā, drīzumā surdo būs uzlicies. Tā, kas vēl ir tāds, ko es varu pastāstīt? Jā, šeit ir tāds labot informāciju, tur tev pievieno to bildi šajā te horizontālajā attēlā. Un tad vēl ir jāskats, ja ir intervija, uz šo epizodes tips. Mēs vēlamies, lai viņš vienmēr būtu klips, bet ja viņš ir pār 10 minūtēm, viņš automātiski saglabā kā pilnais raidījums. Mēs tajā brīdī vienkārši nomainam uz klipu un uzspiežam saglabāt. Tik tālu skaidrs, ne? Tur tas tur viss ir vismaz priekšā pierakstīts, ka ko tur var mainīt, bet tev visu laiku bija tie tur, kas tev bija vaļā, tie, špikers. Jā, tas ir šeit viss, tie rīt panorāmas mapītē, ko tu vari atrast. Tur ir pilnībā viss. Tev vajadzīgā informācija. No tādu kopiju paste taisa un tikai palabo, ja? Jā, bet to mēs daram pievienot rakstu šeit. Bildi mēs nomainām šeit, labot informāciju un pilnu raidījumu. Un to mēs pārējo informāciju, kas ir titrs, apraksts, tāpēc uzspiedīšu, raidījums, ko mēs iezīmējam rīt panorāmu, viņš to automātiski atradīs. Ierakstot tur 3 burtus. Šeit mēs nomainām titru un šeit mēs pievienojam aprakstu.
Ceru, ka neuztaisīju vēl. Nē, skatāmies. Tā, kas vēl? Tad ir jauna cilna atverot, te ir aktus. Viņu vēl arī var šeit meklēt. Aktus. Iezīmējam jebkuru, portāls vai ēters. Paņemam pirmo, otro kanālu. Es parasti ņemu backup, tāpēc, ka pirmais, otrais tur bišķi vēlāk iezīmējas vai kā. Pirmais šeit tad precīzāk ir uz laikiem. Paņemam to. Viņš ielādē. Uzspiedīsim šo ten, select time intervālu. Un tad ir 6:30 sākums. Un nobeidzam, tad, kad beidzas raidījums, vienu minūti vēlāk. Tā kā pēdējais tur bija uzrakstīts raidījumā 8:36, mēs ierakstīsim šeit 8:37 un apply, edit clip. Tad mēs sagaidām, ka viņš te viss tās titulu bildes izdomās un sākam griezt pa lielam. Atrodam. Beigas pagarināja šitā atteikumu, copyright dēļ. Tā, lai tas logo beigās tas atteikums būtu, jā. Palielam. Šitie te tu strādā ar pātrinājumiem, uz priekšu, uz atpakaļ. Tā tu notēmē, kur tu šeit ir divi varianti. Ja tu uzspiedīsi align video to markeru, tas nozīmēs, ka viņš aizies uz pašu sākumu. Tāpēc tu gribēji, lai šis ten, tas zaļais pie, tā kā, uz turien, lai tas markeris būtu, tas, es īsti neskaidri par to pastāstīju, bet to parādīšu. Redzi, te viņš ir tukšums. Ja mēs būtu uzspieduši uz align to start, ja viņš ir šeit, tad šis aizies, piemēram, tā. Align to video marker, tad šis aizskries tur atpakaļ. Tā kā mēs tur esam iezīmējuši, bet ja mēs, piemēram, iezīmējam šeit, tad mēs izdarām tā, un tad viņš aizskries tā, uz turien. Ideja saprat, ne? Vai arī, ja tu uzspiedīsi add marker, ja te vispār nebūs, piemēram. Vai viņš pašā sākumā ir. Un tev vajag šeit. Tu vari uztaisīt tādu markeru arī. Vienkārši tas, ka tev jāizskatš, viņš ārā ir. Varbūt uzdotu momentu, tas ir pat vieglāk. Caur šeit tu sameklē, kur ir nākamās sportziņas, uzklikšķini uz titulu bildes. Un viņš pabrauc uz priekšu. Pēdējo kadru atrod, izmantojam un add markeru. Viņš neizdarīja neko. Bet nav saprat. Ok, viss kārtībā. Es esmu palēlinājis, tāpēc viņš tā uzvedās. Redz, var aplikt, kad neizmanto to opciju. Tad atrodam sportziņu beigas. Jā, bet ir kādu intervālu, viņš tos segmentiņus ir sametis. Kādā ziņā? Pēc kā viņš liek tos... Es nezinu, nav nejāsos. Viņš pašam ir kaut kāds, ko viņš izmanto. Nav nejāsos galīgi. Vai tev interesē? Nē, bet viņš pēc kaut kādas bildes tur analizē vai ko? Maz ticams, gan jau pēc laikiem kaut kādiem un garumu. Bet dažādi, ne? Ir dažādi, jā. Rekar ir, mēs esam pabeiguši likt iekšā Rīga panorāmas curdā. Viņš automātiski jau iepostojas dēļ šifra, ko mēs esam ielikuši, kas ir šis
26 1301 un 91. Tas RTVP vienkārši priekšnosaukumi ir tā, lai citi var atrast arī. Zināt, kas tas ir par raidījumu. Un te mums ir pēdējā lieta, kas ir dienas beigās mums jāizdara, ir labot informāciju un jāiezīmē, ka ir surdo. Un tad saglabāt. Un arī panorāma tas ir viss izņemot. Tas, ka vēl jāsagaida, ir šis parastais raidījums, kurš te vēl liekās augšā. Jāapskats, vai viņš ir ielicies normāli. Nu, ja viss ir kārtībā, tad mēs vienkārši dodamies sev prom. Tā vēl kaut kas specifisks lietas. Nu, katram gadījumam atkārtojuši to, kad ārzemēm ir, un tikai ārzemēm ir jāatstāj kildēts, kurš ir 5 gadi. Tas ir pats vienkāršākais, ko es atceros. Es priekš video atkārtoju, gadījumā aizmirst. Jā, jāatzīmē ir tas, ka viss ir rīt panorāmas. Cik vienīgi tie tituli, tie taituli vienīgais tādi, sarežģītāk dažreiz ir. Bet, idejiski ir intervija ar, saruna ar, viņu tituls, tur, piemēram, eks-prezidents Bērziņš kaut kāds, Andrs Bērziņš. Bet tev tu visu izlabi no viņu tekstiem un... Jā. Tas ir, kur atrast. Un kur atrast, palielam ir, viss ir šajā rīt panorāmas mapītē, zem titriem, titros tu atradīs titrus, kas būs arī šis LTV korespondenta ASV, bet intervija ar LTV korespondenti, tur bišķi jāizlabo, ASV, Inu Strasdiņu, tādā veidā. Un uz beigām pašām, kur ir jau tādi kultūrālāki, kur ir mūzika tā tālāk, ja ir vairāk, tad var izmantot arī šos titrus pašus, kas tiek lietoti ēterā. Tas būs, piemēram, Marta Rito un reperis Maršals kopīgās singlā Tas maina visu. Tādā stilā. Tur vienkārši jāskatās, kam var to likt. Tur absolūti nopietnām intervijām visticamāk nevarēs to likt. Ja vienīgi tur ir 4 cilvēki vai 3, ar tiem titles. Viņi ir tā kā ir diezgan gari sanāk, tur kopēt iekšā. Agrāk mēs nevarējām tik garas iekopēt arī dēļ tā, ka mēs YouTube'ā vēl likām. Mēs vairs to nedarām. Mēs tikai un vienīgi redaktorā strādājām. Ja tā vēl būtu YouTube's, tad, ja? Domāju, cik traki tas bija. Vienīgi, kad YouTube es pazīstu tik daudz, kad pats kaut ko lieku. Jā. Bet šitais man ir kaut kā... Jā. Un tad ir sižeti, kas vienmēr būs Uldis, vienmēr būs Strenga, ko tev jāskats, jāmēģina atrast. Un ir jaunpienācējs Vanaks mums, jeb Kristaps. Viņam ir tāda ārzeme, kur Kristaps ārzemē sižetiņi uztaisīti. Bet to visu zem vod 10-80 liekam iekšā. Tā. Kas vēl tāds, ko es neesmu varbūt pieminējis? Jā, par redaktoru. To tev tad dos piekļuvi. Tev būs jāizveido tas Google accounts. Tas redaktors ir augšajā līnā LTV admin, ja? Redaktors. Tā arī ir, jā. Te pa lielam tev ir jāizmanto 3 lietas šeit. LTV redaktors, kas internetā.
Tad ir aktus, kur mēs visu to pilno izgriežam. Un vintage vienkārši, kur tu procentāli redz, ko ir ielicies redaktorā. Nu, bet tas ir tikai informācija. Tas ir informācijai pašam, jā. Vairāk par to baigi dalēts mums vēl nav. Iespējams būs kaut kādā brīdī. Noteikti, būs paliks. Jā. Tas vienkārši nomainīs visu šito palielām. Jeb to rīta panorāmas mapīt, kas ir tas gatavs. Tas būs vienīgais, ko viņš nomainīs. Jo tur būs visi sižeti, viss šitas te palielam, tur būs pieejams. Kad tu var redzēt, piemēram, dienas ziņas. Nu labi, dalētam mēs vēl. Jā, tad tieši viss tas pats. Sižets, jā. Kur tu vari apskatīties, es neatceros kā. Tik smalki sniegš tie iekšā. Vēl, jo tas īsti nav aktuāli tev tagad. Vēl piedzīts smadzen ar kaut kā. Tas jau par tam Surdovu, tas bija šitie te. Aktusā bija Surdovu tas, jā? Jā, viņš iet, mums rīt panorāma no rīta iet 2 kanālos. Nu jā, un tur pirmais, otrais, jā, iznāk. Otrais, jā. Otrais ir ar Surdovis, jā? Palielam pirmo mēs no LTV1 izgriežam, un ar Surdovu ir LTV7. Tā ir vienīgā reize, ka mēs LTV7 griežam kaut kur ārā. Mums pašiem diasporā viņi nav vajadzīgi, bet tas ir priekš LSM. Bet tas arī ir tādā pašā kvalitātē, ja? Tas nav kaut kādā tur zemākā portāla kvalitātē? Caur aktus? Jā. Ir viņš bišķīt sodīgāks. Mums vienkārši to ļauj izmantot. Viņš ir sodīgāks. Viņš ir bišķīt sodīgāks, jā. Vienkārši tu pa lielam pirms nomainījās šeit priekšnieks. Viņš ieviesa aktusu, tā lai viss tur ātrāk notiktos. Un, kad nomainījās, pa lielam visi griezēji viņi vairs īsti neizmanto, viņi atstāja mums viņu tikai. Dēļ tā, ka tas raidījums ir normāli garš un piņķerīgs. Dēļ tā viņi visi griezēji pārstāv. Bet tad būtībā gan tas to dēļ divreiz vienu to pašu dara, jā? Jā. Un tas ir ieviests pēdējos 2 gadu laikā, man liekas, kad viņi tur parādījās. Gads jau ir tikai, nezinu, bet liekas ilgi. Un kaut kā tā. Kas vēl tāds ir? Tas ir pastāstīts. Bet tad to... Esam beiguši. Viss ir ielicies. Tos sagraidītos gabaliņus tomēr tad lielā mērā tas ir uz tavu atbildību, kad vai tu kaut ko neaizmirst izgriezt, ja? Nu, jā. Jo nekāda plāna tev nav konkrēti piestādīts to. Jā. Tas ir, respektīvi, tikai no sporta tu neaizties, viss pārējais ir sagrājies. Izņemot sporta intervijas, ko tu arī šodien redzēji. Nu, vietēji, ir ko tārzem sportu tu nevar izmantot. Jā. To mēs visi griežam ārā. Kā tā. Šodien ar šito esam beiguši, varam doties uz leju. Tur viss vieglākā daļa. Leja, man liekas, ka